No gada uz gadu vasarnīcu īpašnieki, kuru īpašums atrodas pie Daugavas, ar trauksmi gaida pavasara atnākšanu. Trauksmes cēlonis ir pali, kas nes bojājumus ne tikai augu kultūrām, bet arī celtnē. Tieši šādā situācijā vairākus gadus ar aprīļa atnākšanu ir vasarnīcu kooperatīva iedzīvotāji, kas atrodas Rugeļu mikrorajonā. Tieši tāpēc šie cilvēki vērsās pie pašvaldības ar lūgumu izskatīt jautājumu par aizsargdamja celtniecību. Viņu lūgums ir saklausīts un drīzumā pavasara palu problēma šajā vietā tiks atrisināta. Jau šobrīd komunālās saimniecības pārvalde un pilsētas plānošanas un būvniecības departaments ir uzsākuši darbu šajā projektā. Dambas būvniecība būs 3 km garumā, jā. Un kas tiek apzināts? Apzināti tiek kritiskie punkti, aplūšanas punkti, kur ir gan pie Apšu ielas mēs rajonā redzam, un iedzīvotā lūguma tur, kur tieši grib māju būvniecību, gan arī dārzamājas, jā, gan dzīvojamās mājas. Dārzamājas mēs arī neļaujam aplūstošā teritorijā būvēt. Tieši šajā vietā dambja augstums sasniegs 4 līdz 5 metrus. Citās vietās tas būs zemāks. Inga Gancāne norādīja, ka aizsargu uzbērums būs ne tikai tehniska celtne, bet arī atpūtas vieta pilsētniekiem. Dambis tiek plānots ne tikai kā inženieru būve, hidrobūve, bet viņš domāts kā, lai izmantot ir iedzīvotāji, piemēram, tā kā veloceliņš, lai būtu arī apskates punkti. Dambja celtniecība ir ieplānota 2016. gadā, bet līdz tam projekts tiks publiski apspriests un katram pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja izteikt savu viedokli un piedāvāt savu risinājumu. Šogad mēs plānojam tieši projektēšanas darbus, tas ir izstrādāt, mums kā departaments darba uzdevumu izstrādās, vēlāk tiks tehniskais projekts, kur arī būs sabiedriskā apspriešana. Tur mēs arī prasītu iedzīvotājus aktīvi piedalīties, lai viņi izsaka savu viedokli, jā, un vai tas dambis, ko mēs plānojam, patīk. Vai arī redz kādus, ko mēs esam palaiduši garām, jā, un kādu gribētu izskatīt tas dambis. Pēc pilsētas teritorijas plāna aizsargdambim ir jābūt uzceltam arī gar Daugavas krasta līniju gar Nometņu ielu, bet šobrīd runāt par celtniecības termiņiem ir pāragri.